diena. Bet šorīt mēs tad runājam par mieru un arī par to nemieru, kas ir pasaulē, un arī par to, kādā veidā mēs baznīcā varam vai nespējam nest mieru. Un tikai ievadot mūsu pārdomas ar mācītāju Grietiņu, es atradu tādu citējumu no Helen Keller, kas bija, atceraties, akla, bet apbrīnojami spēja apmācīt un atguva spēku redzēt pasauli caur citām acīm. Un viņa uzrakstīja, es negribu to mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Es gribu to saprašanu, kas nes mieru. Un man ļoti tas gāja pie sirds, kad ja mēs varam arī iekšēji sakārtot savas dvēseles un tad, kad gribas vai nu raudāt var, vai kliegt vai bļaut, ja mēs esam neziņā, kā palīdzēt pasaulē, kas ir tik daudzās vietās sērās un ārprātā, karš, tad varbūt tā saprašana, kas nes mieru, ir arī vēl viens veids, kā gars darbojās mūsu dzīvēs. Un es ticu, ka šis vakars mums atkal atvērs durvis dziļākai saprašanai par Dieva vārdiem. Un mēs lūdzam mācītāju Grietiņu no Toronto drusciņ iepazīstināt visus ar sevi un tad pārņemt un mūs ievadīt šī vakara pārdomās. Paldies! Jā, tiem, kas nepazīst, jā, es esmu mācītājs Girts Grietiņš, Toronto Svētā Jāņa draudzē, agrāk no Latvijas kalpoju kā mācītājs. Un jā, mums ir tāds pārdomu vakars, kad mēs neesam daudz, bet varam arī dalīties šādā Zoom formātā. Un es gribēju dalīties, pārdomājot, kā teoloģija var ietekmēt mūsu dzīvi, jo dažkārt mēs tā nodalam, ka ir kādi teoloģiski jautājumi, kas varbūt šķiet sarežģīti, un tad ir kaut kādi praktiskās draudzes dzīves jautājumi. Bet es izvēlējos vienu rakstu vietu, patiesībā vienu pantu, un ko var kopā pārdomāt dažādos aspektos, gan kā tas ir vēsturiski ietekmējis baznīcu un pasauli un mūsu dzīvi, un arī pārdomāt, kādi mums ir svarīgākie vārdi, vai Bībeles panti un kā tie iemiesojas. Un tas pants, kas ir viens no svarīgiem Bībeles pantiem, ir no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas 14. pants. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Un šajā vienā pantā ir ļoti daudz nozīmīgi Bībeles vārdi. Jo viens veids, kā mācīties Bībeli, kas man palīdz un ko es citus aicinu, ir atrast būtiskus vārdus un svarīgus jēdzienus, kas ir Bībelē, un tad skatīties, kur tie mūs aizved. Vai kāds ir tā, piemēram, vienkārši padoms, kā studēt Bībeli, tie, kas grib studēt. Un te kāds ir no mūsu arī Bībeles studiju grupas. Ja grib latviski, ir piemēram tāda vieta, kas lieto internetu bībele.lv, un tur ir Bībele. Bet tur var meklētājā ierakstīt kādu nozīmīgu vārdu, kā piemēram mīlestība, patiesība vai godība. Un ja to ieraksta meklētājā, tad parādās tās Bībeles vietas, kur tas vārds ir parādījies. Un tas ir interesants veids, kā to izsekot. Vai, ja grib angliski, ir vairākas vietas, tāds, piemēram, biblehub.com, kur arī var ierakstīt gloriju, piemēram, un izsekot, kā tad Bībelē šis vārds tiek lietots. Jo vārda būtību atpazīst ne tikai kādā pareizā definīcijā, bet tajā, kā mēs viņu lietojam. Un ja mēs zinām, kā Bībelē tas ir ticis lietots. Bet tātad
arī svarīgi, kam mēs liekam uzsvaru. Šeit viena no svarīgākām domām, ka Dieva vārds ir logos, vienkāršais tulkojums vārds, bet grieķu iedziens logos ir plašāks, racionālais princips, viss, ko mēs izsakām vārdos, jebko Dievs mums grib pateikt, kā tas iemiesojās vai izpaužas mūsu dzīvē, kā tas ienāk mūsu dzīvē. Un te mēs varam skatīties divējādi. Pirmkārt, te ir runa par pašu Jēzu, kurš ienāk pasaulē, iemieso un atklāja, ko tad Dievs mums nozīmē. Un jau plašāk mēs varam skatīties, kā tad Dieva vārdi, vēl citi vārdi iemiesojas mūsu dzīvē. Nu, sāksim ar pirmo šo teoloģisko jautājumu, kas ir svarīgs šim pantam. Kā Dieva vārds, kas ir augstāks par pasauli un mums līdz galam neizprotams, tomēr nāk pie mums, jo Bībelē Dievs nerunā kādā Dieva valodā, bet mums ir svarīgi, ka viņš runā mums saprotamā valodā un sevi cenšas atklāt un mums parādīt. Un tā Dieva godība nonāk no augšas, nolaižās par mums, Jēzu, kas kļūst par cilvēku, vai te ir tāds specifisks vārds miesa, iemiesojas, kļūst par redzamu, taustāmu, būtībā par cilvēku. Un baznīcai vienmēr ir bijis svarīga šī senā mācība, ka Jēzus ir Dieva dēls un arī cilvēka dēls. Un viņā tad atklājas Dieva žēlastība un patiesība, kas atkal ir milzīgi jēdzieni. Ja jūs gribētu pēc manas metodas pētīt Bībeli, tad varētu ierakstīt šo jēdzienus meklētājā. Kaut vai Googles, manuprāt, ja, teiksim, uzrakstītu Grace in the Bible, varētu daudz ko labu atrast un palasīt. Nevajag nekādas specifiskas lietas, jā. Kā var studēt Bībeli? Žēlastība, patiesība, godība, tie ir tādi lieli jēdzieni. Bet tas, kas mani vienmēr interesējas, kā tad seno Bībeles mācību darīt mūsdienās saprotam, lai tā neliekas tikai vēsturiskas dogmas un kaut kas tāds nesaprotams. Kā šī ideja, kas tad ir Jēzus, tika atbildēts senos laikos un kā tas izvērtās kristīgās baznīcas vēsturē. Un tur ir divi ceļi vai divi zari kokam, varētu teikt. Viens ir uzsvars uz Jēzu kā dievišķo, Dieva dēlu, kurš nokāp pie mums, lai pēc tam vestu atkal cilvēku uz augšu pie Dieva. Un otrs ir uzsvars vairāk rietumu baznīcā, pie kā mēs piederam, kā Jēzus ienāk šajā pasaulē, kļūst par cilvēku, un arī mūs aicina iet šajā pasaulē, būt cilvēcīgiem, palīdzēt cilvēkiem un, jā, darīt labus Dieva darbus. Bet, jā, var atgādināt kaut ko no tās it kā sarežģītās mācības, kas bija 1. gada tūkstotī. Ja arhibīskapi pieminēja to, ka nākam jau šajā svētdienā ir vasaras svētki, tad vēl svētdienā pēc vasaras svētkiem ir arī tādi neparasti svētki, trīsvienības svētki, un kas atcerās šo lielo Dieva mistēriju, ka Dievs ir atklājies pasaulē kā Tēvs radītājs, Dēls pestītājs, Svētais gars svētītājs. Bet šodien es gribēju kaut ko no senās teoloģijas pieminēt tādu atanāziju ticības apliecību, ko jāprasa arhibīskapei, vai mēs viņu lietojam, kā ir, vai kādreiz trīsvienības svētdienā. Tas tiek atgādināts, ka arī pie mūsu tradīcijas pieder ne tikai apustuļu un nīkais ticības apliecība, bet vēl garāka atanāzija ticības apliecība, kas runā tieši par trīsvienību. Kādreiz. Jā, Mēs esam lietojuši 2-3 reizes par tavam gadiem, bet retāk nekā varbūt vajadzētu. Varbūt labs ieteikums ieteikt, lai tiešām lietot, iepazīstinātu. Jā. Nu, viņa tā diezgan sarežģīta un gala. Es varētu vienu fragmentu nolasīt, lai mēs saprastu, kāpēc
Šai senajā baznīcā bija svarīgi, ka Jēzus, jo bija tāda strīda, vai tad Jēzus ir tikai cilvēks un vēl viens pravietis, vai Jēzus ir Dieva dēls, kas ir pilnīgi citāda būtne un stāv pāri šai pasaulē. Bet baznīcai bija svarīgi novērsties no tā sauktā dualisma, ka garīgā pasaule ir vienā pasaulē un šī pasaule ir kaut kas pavisam cits. Un, piemēram, te atanāzija ticības apliecībā ir diezgan smalki teikts tā. Pareiza ticība ir tā, ka mēs ticam un apliecinām, ka mūsu kungs Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir reizē Dievs un arī cilvēks. Viņš ir Dievs, piedzimis no tēva pirms laiku iesākuma un noteiktā laikā tapis par cilvēku no mātes miesām, pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks. Abi reizē, kas bija baznīcā svarīgi, par ko ilgi strīdējās, kā tas var būt. Un tā arvien paliek mistērija. Kuram ir saprātīga dvēsele un cilvēciska miesa, no dievišķības puses līdzīgs tēvam, bet no cilvēciskās puses zemāks par tēvu. Kaut arī viņš ir kā Dievs, tā cilvēks tomēr nekādā gadījumā nav divu Kristu, bet tikai viens vienīgs. Viņš nav viens vienīgs tādēļ, ka dievišķība būtu pārvērtusies par cilvēciskumu, bet tādēļ, ka Dievs ir pieņēmis cilvēku izskatu. Viņš caur caurēm ir viens vienīgs, nevis tādēļ, ka abas būtības būtu sajauktas viena ar otru, bet gan tādēļ, ka tās veido vienu veselumu, vienu personu. Un tur vēl turpinās. Bet es domāju, ja to jūs klausaties, izklausās ļoti sarežģīti, un vai kā tas mūsdienās varētu būt svarīgi. Viena lieta, protams, saprast, ko es arī šodien tik daudz nesātīšu, kā tas ir 1. gada tūkstotī, kad to rakstīju, ko viņi toreiz domāja. Bet es gribu vismaz pieminēt šīs divas ievirzes un divas baznīcas atzarus. Viens baznīcas atzars, kas lika uzsvaru uz Jēzu kā Dieva dēlu, dievišķu būtni, dievišķu logosu, un otrs baznīcas atzars ir tas, kas liek uzsvaru uz Jēzu kā cilvēku, viņa cilvēcību. Un varētu teikt tā, ir austrumu baznīca un rietumu baznīca, jeb vēl citā vārdā ortodoksā, grieķiski senos laikos runājošā baznīca, kas piederēja to laiku senos laikos Bizantijas impērijai, un rietumu, jeb katoļu baznīca, no kur arī tālāk protestantu, mūsu baznīcas, luterāņu, kas vairāk lika uzsvaru uz Jēzus cilvēcību nākšanu šajā pasaulē. Jo austrumu baznīcā tas pats pieminētais Atanāzijs, kurš gan diez vai rakstīs šo ticības apliecību, bet kurš par šiem jautājumiem daudz domāja un izteicās, kā saprast Jēzu un kā saprast trīsvienību. Jā, Atanāzijs teica, ka Dievs nokāpa pie mums lejā, kā Jēzus, lai tad mūs atkal vestu uz augšu pie Dieva. Un tā ļoti, varbūt vienkāršojot, tāda ir ievirza austrumu pareizticīgai baznīcai, ka mums vajag virzīties uz augšu pie Dieva, bet tas savā ziņā nozīmē prom no šīs pasaules. Tāpēc tur ir liels uzsvers uz to, ka garīga dzīve, tas nozīmē kļūt par mūku un aiziet no šīs pasaules un dzīvot tādu pārpasaulīgu dzīvi. Un tam var būt šādām pieejai gan labās, gan netik labās sekas varbūt. Bet tā ir tā viena ievirza. Un otra tendence ir kā rietumu baznīcā, kur tiek uzsvērts Jēzus, kas nāk mūsu vidū, kā cilvēks, iemiesojas, un tad rāda mums Dieva darbus un māca. Ir šis piemērs pirmām kārtām, kuram mēs varam dažādos veidos sekot un darboties šajā pasaulē. Un jā, pavisam nesen bija debesīs uzņemšanas diena, kur mēs lasām apustuļu darbu 1. nodaļu. Tur ir tādi zīmīgi vārdi, kad Jēzus tiek uzņemts debesīs it kā prom no šīs pasaules, bet tiem, kas to vēro, pienāk eņģeļi un saka, kāpēc jūs skatāties debesīs? Jēzus, kā aizgāja, tā nāks atpakaļ, bet kristiešu uzdevums nav stāvēt un skatīties debesīs, bet kaut ko citu darīt šajā pasaulē. Tātad gaidīt Jēzus atnākšanu, tā nav pasīva.
nodarbošanās. Bet, jā, es uzskatu, ka ir vajadzīgas abas šīs puses teoloģijā. Gan tā, kas mūs ved uz garīgu pieredzi, uz iekšēju pārveidošanos, it kā prom no šīs pasaules, gan darbību šajā pasaulē. Gan īpaši tas, ko Jāņa evaņģēlijs vairākās vietās grib uzsvērt, ka kristieši nav duālisti, jo tā varbūt ir cita mācība vai senā gnostiķa mācība, kas teica, ka šī redzamā pasaule kaut kādā veidā ir iegrimusi ļaunumā. Tas jau it kā šķiet diezgan redzams, vai ir netaisnība un daudz nelaimes šajā pasaulē. Bet, ka šī redzamā pasaule kaut kādā ziņā ir slikta, un tad, ko mums vajag, ir pacelties tai pāri, ar lūkšanām vai garīgas dzīves un rituālu palīdzību un aiziet garīgajā pasaulē. Un tas kaut kur kristietībā ir saglabājies. Daži domā, ka tā arī ir tā kristīgā mācība, ka katrā cilvēkā ir kāda dievišķa dzirksts, un vēlāk tā aizies pie Dieva un visu miesīgo atmetīs. Bet šeit ir ļoti uzsvērts šajā pantā, ka vārds top miesa, ka miesa ir kaut kas labs, ka Dievs ienāk šai pasaulē tieši tāpēc, ka ar šo pasauli kā taustāmo miesu kaut kas nav kārtībā. Bet Jēzus ienāk, lai dziedinātu šo pasauli, lai pilnveidot, lai savā ziņā ievestu Dievu radošo spēku un to mācītu mums un atjaunot pasauli. Bet es domāju, ja mēs uzmanīgi klausamies vārdos, man pie sirds iet latviešu vārds vesels. Un svešvārdos mēs runājam par holistisko pieeju, kas ir arī no svešvārda vesels. Vesels ir tāds, kas nav sašķelts. Un latvieši saka, ka vesels ir tas, kas nav slims. Viņš ir vesels. Un tas ir kopā. Es domāju, ka Dievs grib mums atjaunot šādu veselumu un veselību. Ka mēs nenošķiram tik daudz garīgo no miesīgām vai laicīgām. Varbūt tās ir grēka sekas drīzāk, ja mēs šīs lietas tik ļoti nošķiram. Bet tas, ko Dievs grib redzēt, ir vesels un atjaunots cilvēks, kurā garīgais un miesiskais ir harmonijā un vesels. Jā, tas ir viens vārds, kurā es aicinu ieklausīties. Un tas man lika pārdomāt, par citiem vārdiem, un arī jūs varētu varbūt padalīties, kādi ir vārdi, kas ir kādā veidā iemiesojušies jūsu dzīvē. Šodien var tikai piedāvāt vēl dažus vārdus, par ko es esmu domājis, vai ko mums pasaka priekšā šis viens teikums. Un vārds tapa miesa, tur ļoti daudz nozīmīgi vārdi vienā teikumā, tāpēc to izvēlējos. Un par katru no šiem vārdiem ir sarakstītas grāmatas biezas. Noteikti, un bībeles komentāri. Kā vārds logos, tur var daudz meditēt, kā vārds izpaužās un nāk pasaulē un izmaina. Mūs ļoti izmaina tas, kādus vārdus mēs izmēlamies un lietojam. To mācītāji īpaši arī zina un visi, kas darbojas ar vārdiem. Jā, vārds top miesa, iemiesojas. Miesa nav kaut kas slikts, bet kaut kas, ko Dievs ir radījis un grib atjaunot. Mājo ir svarīgs vārds, kas burtiski nozīmē celt telti, kā līdzīgi vecajā derībā Dieva godība mājoja teltī, kur tika glabāts šķirsts. Jā, mūsu vidū, ka Dievs nav tikai augšā, bet šī svarīgā doma, viņš nāk pie mums, viņš nav tālu no mums, un viņš bija redzams, mēs skatījām viņa godību. Ir liecinieki, kas saka, ka viņi redzēja Dievu pavisam neparastā veidā, nevis ārēji redzamā godībā, bet Jēzu, bet ļoti svarīgs vārds ir godība. Ko tas nozīmē? Kabod ir seno ebreju vārds, jeb doksa grieķu, tur ir divas galvenās nozīmes. Viena ir, man ir angļu kāda vārdnīca, kas viena nozīme ir, ka godība ir weight, strength, power, ability,
Tātad kaut kas ļoti svarīgs, kā latviski teiktu, no svara. Burtiski kaut kas smags tāds, kas nāk no augšas uz leju un ienāk pie mums un ir svarīgs. Jā, un otrs ir honor, glory, magnificence, dignity, splendor. Arī kaut kas, kas starp citu latviski atbilst vārdam gods. Līdzīgs darbības vārds ir kabad, vai kabed ir godāt. Jā, tātad tas arī ir viens svarīgs vārds, ka Dieva vārds no augšas sevi pagodina, nevis ārēji redzamā godībā, bet nākot mums saprotamā cilvēka veidā. Un tālāk mēs redzējām tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla. Ko tas nozīmē, to jau mums nedaudz atanāzijas ticības apliecībā. Tik skaidrots, ka to var skaidrot diezgan smalki un sarežģīti. Un galvenais neiet tālāk pārāk lielā ezotērikā, bet cilvēkam saprotamā veidā pateikt, ka ir tēvs, radītājs un ir dēls, kas no viņa izriet. Un, protams, Bībele runā cilvēkam saprotamā valodā. Mēs vienmēr to iztēlojamies antropomorfi, jeb līdzīgu cilvēkam. Jau no vecās derības Dievs tiek iztēlots kā cilvēks, kuram ir savs varens elkonis, piemēram, vai citas cilvēks, viņš ar savu roku vada, un viņš redz kā ar acīm. Un tad kā tēvs, kuram ir dzimis dēls. Bet, protams, tas ir daudz vairāk, nekā mēs varam iztēloties. Bet te tiek pateikts tik daudz, cik mēs spējam iztēloties. Un tas bija Jēzum ļoti svarīgi. Kaut vai tieši Jāņa evaņģēlijā, ka viņš visās lūkšanās pieminēja, ka viņš ir nācis no tēva. Un šīs dziļās attiecības un dziļā vienība, ko Jēzus sajūta ar Dievu kā tēvu, un ko viņš māca arī mums. Vai vēl divi ļoti ietilpīgi vārdi - žēlastība un patiesība, kas atklājas Jēzu. Žēlastība ir kaut kas, kas mums tiek dāvāts, ko mēs nekā nenopelnam un neiegūstam, kas arī nāk no augšas. Un patiesība ir arī ārkārtīgi ietilpīgs vārds un cauri laikmetiem sarežģīts. Īpaši mūsu relatīvismu laikmetā, kad vairāk tiek uzsvērts, ka katram ir sava patiesība, bet tomēr patiesība kā pretstats meliem. Tā, un pirms es jums ļauju reaģēt un varbūt pastāstīt par vārdiem, kas ir nozīmīgi jums un iemiesojušies jūsu dzīvēm, es tikai vēl varu pieminēt vienu vārdu, kas man, par ko esmu domājis, redzot dažādas Bībeles tulkojumus. Un starp citu par to man atgādināja, klausoties par Ukrainu, kam joprojām mēs lūdzam un sekojam līdz, ka kāds komentētājs runāja par ukraiņu vārdu voļa, kas ir reizē norāda uz brīvību un uz gribu. Un man nāca prātā latgaliskais tulkojums. Vai jūs zinat kāds latgaliešu valoda, jeb latviešu dialektu? Un es apstījos tēvreiz latgaliešu valodā. Ja? Es saprotu, jo mana ģimene mamma nāk no Latgales. Es runāt nevaru, bet es varu saprast. Jā, vai kāds zina tēvreiz latgaliešu valodā, es apskatījos. Un tas, kas man likās interesants, ir lūkšana tavs prāts, lai notiek, ko mēs zinām. Un latgaliski ir tava vaļa, lai notiek. Un tas ir līdzīgs tam, ko es pieminēju, voļa, kas ir arī Ukraiņiem, vai patiesībā Krieviem arī līdzīgi. Ka tas vaļa ietver, jā, gan gribu, gan brīvību. Ka tas, ko Dievs palaiž vaļā un viņa griba notiek. Tas ir viens vārds, kas ir arī man likās nozīmīgs un ko pārdomāt. Jo bieži tieši pētot vārdu izcelsmu un etimoloģiju,
dažādās valodās mums atklājas kāds jauns un nozīmīgs aspekts par to, ko Dievs grib atklāt un kas jau Bībelē ir ielikts. Bet varbūt šajā brīdī var ļaut jums padalīties, kurš no jums grib vai par to, ko es teicu, vai jums ir tas rosinājis pārdomu par kādiem citiem būtiskiem vārdiem vai Bībeles pantiem, kas ir ienākuši jūsu dzīvē.